Labrīt! Šodien jau ir 20. marts, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība. Slēgakmens. Viņš mūsu. Mēs viņa bērni. Vislabākās idejas pārsvarā ir vienkāršas. Un šis princips kļuva par noslēguma akmeni jaunajai triumfa arkai, caur kurai mēs izkļūsim brīvībā. Slēgakmens. Slēgakmens ir ķīļveida akmens arkas augšējā daļā, kas ieslēdz pārējos akmeņus savās vietās. Pārējie akmeņi ir pirmais solis. Un pirmais solis man ir tāds. Es atzinu, ka esmu bezspēcīgs pār citiem un ka mana dzīve bija kļuvusi nevadāma. Un otrais solis, kas bija februārī, sākām ticēt, ka par mums varenāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Un kā jau martā, nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi pasaules radītājam, kā mēs viņu sapratām. Un es skaitu. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu dzert to viltīgo un indīgo alkoholu, kā arī noņem man slogu rita sēnes. Lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, par tavu mīlestību, par tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es ar savu varenāko spēku un veselo saprātu varbūt vēlēšos palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un ir arī Dieva ideja. Kad mēs redzējām, kā citi savas problēmas risina, balstoties uz vienkāršu uzticēšanos visuma garam, mēs vairs nešaubījāmies par pasaules radītāja varu. Mūsu idejas nebija derīgas, bet pasaules radītāja idejas gan. Nu, kas te? Man vienkārši jāpasteidzās, jo es biju paņemts uz psiheni. Mēnesī veselu biju psihenē. Pasaules radītājs tā gribēja, laikam. Tāpat kā akls cilvēks, kas pakāpeniski atgūst redzi, es lēnām taustoties meklēju savu ceļu uz trešo soli. Trešais solis mums skan: nolēmu uzticēt savu gribu un savu dzīvi pasaules radītājam, kā es viņu sapratu. Apzinoties, ka tikai par mani stiprāks spēks, es ieliktu vārtu varenāks spēks, varētu glābt mani no bezcerīgā bezdibeņa, kurā biju. Es zināju, ka šo spēku man vajadzēja satvert, lai tas būtu mans ēnkurs ciešanu jūras vidū. Kaut gan mana ticība tolaik bija niecīga, tā bija pietiekami liela, lai es redzētu, ka ir pienācis laiks atbrīvoties no paļaušanās un savu lepnības pilno ego aizstāt to ar stabilizējošo spēku, kas varētu nākt tikai no spēka, kas ir daudz varenāks par mani. Un šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu, pasaules radītāja bērns. Es sev atgādinu, ka ticība augstākam spēkam kļūst par ticību, kas mājo manī.
un ka mana atvesaļošanās sakņojas tajā, ka esmu patiess pret sevi un savu augstāko spēku. Galvenais jau lūksnes skaitīt. Lūksnes ir galvenais skaitīt. Un šajā brīdī es lūdzu pasaules radītāju novērst visus manus trūkumus, atbrīvojot mani no pagātnes nastas. Šajā brīdī es ielieku savu roku pasaules radītāja rokā, paļaujoties, ka tukšums, ko piedzīvoju, tiek piepildīts ar mana augstākā spēka beznosacījumu mīlestību pret mani un maniem līdzcilvēkiem. Šodien tāds iesākumā raidījums, atšķirās pat grāmatiņa. Mēs esam vajadzīgi cits citam. Sadraudzības katram īstam dzērājam apgalvo. Tu esi sadraudzības biedrs. Ja tu tā saki, neviens tevi nevar izslēgt. Es agrāk arī domāju, ka var izslēgt, bet nevar. Gadiem ilgi, kad vien pārdomāju trešo tradīciju, un trešā tradīcija skan vienīgais noteikums, lai kļūtu par sadraudzības dalībnieku, ir vēlēšanās atmest dzeršanu. Es domāju, ka tā ir vērtīga tikai jaunatnācējiem. Viņiem tā garantēja to, ka neviens nevarēja aizliegt viņiem piedalīties sadraudzībā. Šodien es jūtu nezūdošu pateicību par garīgo atbalstu, ko šī tradīcija man devusi. Un man jāatnāk ir pie mīlestība un iecietība. Tas ir 20. marts. Mīlestība un iecietība pret citiem ir mūsu vadmotīvs. Mīlestība un iecietība. Kaut kā lēnām man jāsāk atkal filmēt tie raidījumi, neiet, bija forši iegājies sliedīties viss. Bet atkal, kā vienmēr, miegs man nenāk, pulkstenis ir 5, un es filmēju savu raidījumu. Mīlestība un iecietība. Mīlestība un iecietība pret cilvēkiem ir mūsu vadmotīvs. Man ir jāpiedod pāri darījumi. Ne tikai vārdos, jeb formāli, bet arī manā sirdī. Es to daru nevis citu cilvēku dēļ, bet sevis dēļ. Kā jau es teicu, es arī citiem cilvēkiem filmēju raidījumu, bet skatos es raidījumu savu. Aizvainojums, dusmas un vēlme redzēt kādu sodītu sagrauž manu dvēseli. Es jau esmu nosodījis visus, ko varēju nosodīt. Man jau ir palicis žēl. Es varbūt esmu pārdroši tagad runāju, nezinu. Es atzīstu bezspēcību pār citiem, un ka mana dzīve bija kļuvusi pilnīgi nevadāma. Un es sāku ticēt, ka par mani varenāks spēks var atdot man veselo saprātu, jo varenāks spēks arī ir vēss, un veselais saprāts arī ir vēss. Es sevi pats kodēju, jo man ir paraindolā šizofrēnija, un es biju psihenē veselu mēnesi. Bet alkoholu es tur nelietoju, bet te iznākot ārā, jau domiņas ir, jo man jau ne jau pirmā reize psihenē, otrā jau. Un es iepriekšo reizi, visu izdarīju nepareizi. Redzēs, kā tur būs. Mīlestība un iecietība. Es esmu atklājis, ka man, lai saglabātu reālu garīgo izaugsmi, ir jāpiedod citiem visās situācijās. Tā ir. Man ir jāpiedod visiem visās citās situācijās. Sveiciens visiem, laikam šodien viens.